Tā, sveiki visiem! Prieks jūs redzēt, kā jau tas ir ierasts ceturtdien mūsu kiberdrošības dienā. Vispirms, kā mēs sāksim, gribētu pārbaudīt, vai mani dzird un redz. Varbūt kāds var pierakstīt čatiņā, vai kādu būtu reakciju, būtu ļoti labi no jums dabūt kaut ko tādu. Ir reakcija, super. Ja dzird un redz, lieliski, paldies jums! Tātad šodien gribētu parunāt par to, kā neiekļūt krāpnieku amatās. Tātad draudu atpazīšana un pareizā prakse ikdienai. Drusku par sevi, tātad mani sauc Edvīns, strādāju no Baltika par tehnoloģiju konsultantu. No 22. gada strādāju no Baltika un pašā IT jomā esmu vairāk par 5 gadiem. Man darba raksturs ir IT risinājumu ieviešana klientu vidē, arī esetu mēs arī uzstādām, un arī daudzus citus produktus, par kuriem drusku vēl pastāstīšu. Izmeklējam arī kiberincidentus un arī veicam kiberdrošības apmācības. Kas mēs esam? Mēs esam no Baltika, mēs esam drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt datoru uzlošanas gadījumus, risināt ļaunprātīgo programmatūru problēmas un dalīties pieredzē sniedzot šīs ikdienas digitālās drošības konsultācijas. Latvijas tirgu esam vairāk par 5 gadiem, izplatām arī progresīvus IT drošības risinājumus, kas ir parādīti šajā slaidā. Tātad īsumā tas ir gan PAMS, gan DLP, ko mēs iesim kā numur 1, lai likvidētu iekšnieku draudus. Piedāvājam arī datu arhivēšanas un dublēšanas drošību, tīklu datu plūsmas analīzi un arī kiberdrošības izglītības pakalpojumi, tātad arī pikšķerēšanas uzbrukumu modelēšana, vienreizēja vai arī patstāvīga drošības apmācība. Šodien pēc plāna mums ir 2 daļas. Pirmajā apskatīsim, kā mēs varam atpazīt kiberkrāpnieku, nedaudz arī kādi dati no statistikas, kāpēc katrs no mums ir tiešām vērtīgs loms ļaundariem, kas ir phishings, smishings, vishings, krāpniecības schēmas veidi un arī paņēmieni. Otrajā daļā tātad apskatīsim tava digitālā drošība un kā tu vari to nostiprināt. Sīkāk skatot tātad tava digitālā dzīve un arī internets, labā paroļu prakse, konto aizsardzība ar otro faktoru, publisko Wi-Fi izmantošanas riski, kas ir VPN un kāpēc to izmanto, rūpniecības iebilvētie antivīrusi, vai ar tiem tiešām ir pietiekami. Nu ko, sāksim. Pirmā daļa. Virtuālās krāpniecības apjomi Latvijā no 21. līdz 25. gadam ir ievērojami pieauguši, skarot ar vienu lielāku iedzīvotāju daļu. Apskatīsim retrospektīvi par 4 gadiem, sākot 22. gada līdz 25. līdz šodienai. Jautājums, būs pieejams arī lekcijas ieraksts, viņš būs mūsu YouTube kanāliņā, pēc tam arī saņemsiet arī vēstulīti, katrs, kas piedalījāties par šo video. Tātad 22. gads. Virtuālās krāpniecības gadījumi Latvijā turpina pieaugt, radot ievērojamus finansiālajos zaudējumus iedzīvotājiem. Tātad izkrāptās summas Latvijas 4 lielāko banku klienti 22. gadā. No viņiem tika izkrāpti gandrīz 12 miljoni eiro, kas ir par 8,8% vairāk nekā 21. gadā. Krāpšanas gadījumu skaits ir jau daudz lielāks, pieaudzis jau ir 5354 krāpšanas gadījumi, kas ir par 2,1% vairāk nekā 21. gadā. Krāpšanas veidi, kā tas jau ir ierasts, jau diezgan populārs mūsdienās, tas ir mūsu telefonu krāpšanas, izkrāpti 2,9 miljoni eiro, investīcijas, tātad mums zvanu piedāvāt kaut kādas nesaprotamas investīcijas, ieguldot, kur mēs dabūsim šo ātro naudu. Un arī citi krāpšanas veidi, tendences un iedzīvotāju uztvere. 71% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka finanšu krāpniecība pa tālruni, īsziņās, e-pastos un arī sociālos tīklos pēdējā gada laikā ir pieauguši. Turklāt katrs trešais, 36%, domāja, ka krāpšanas skaits ir būtiski palielinājies. 23. gadā Latvijā virtuālās krāpniecības gadījumu skaits arī ievērojami pieauga, radot būtiskas finansiālas zaudējumus iedzīvotājiem.
Tātad summa jau kļuva daudz lielāka, tie ir 12,66 miljoni eiro, kas ir par 5,2% punktiem vairāk nekā 22. gadā. Krāpšanas gadījumu skaits ir jau pieaudzis par 45%, tie ir 7795 krāpšanas gadījumi, un krāpšanas veidi tātad topā aizvien ir telefona krāpšanas, pēc tam mums ir investīcijas un arī citi krāpšanas veidi. Iedzīvotāji pieredze ar krāpniecības mēģinājumiem. Tātad krāpnieciskie zvani tie 71% iedzīvotāji pēdējā laikā ir saņēmuši šos krāpnieciskos zvanus, viltus īsziņas 31% un arī 28%, kad tika mēģināts dabūt šos personas datus, kaut kā viņus izkrāpt. Iesim tālāk, 24. gads, tātad drusku pamainījusies jau tendence. Ir vairāk jau uzbrukumi apdraudētām IP adresēm. Tās ir 45,000 unikālas IP adreses, kas ir par 4% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Izplatītākais jau apdraudējuma veids, tās ir kaut kādas konfigurācijas nepilnības, ļaundabīgais kods un arī diezgan dzirdēts tie DDoS uzbrukumi. Kādas ir tendences? Tie ir politiski motivētie uzbrukumi, sociālā inženierija, kad mums, piemēram, kaut kā šie krāpnieciskie aktieri mēģina uz kaut kāda psiholoģiska pamata mums dabūt vai nu informāciju, vai arī mūs apžēlināt, vai mēs šo naudu viņam ziedotu. Un 25. gads. Gads, diemžēl, ir iesācies ar pašiem populārākiem krāpniecības veidiem. Tās ir mūsu investīcijas, parādījies jauns radinieku kategorija, arī Vīts, DPD, varbūt kāds ir saņēmis arī Netflixu, Omniva un arī citiem krāpniecības mēģinājumiem. Kādi būtu ieteikumi uz šo gadu? Tātad, ņemot vērā pieaugušo kiberapdraudējumu līmeni, iedzīvotājiem un organizācijām ir ieteicams. Pirmais. Regulāri paskatīties, vai ir kaut kādi atjaunojumi programmatūrai, vai novērst jau zināmas ievainojamības, tās tā kā melnās durtiņas mūsu pagalmā, lai mēs viņus reiz varētu aizvērt ciet, vai tie vārtiņi pa viņiem nekas neietu iekšā. Izmantot spēcīgas paroles un arī divfaktoru autentifikāciju, kur tas ir iespējams, tās palīdzēs aizsargāt kontus pret šo nesankcionēto piekļuvi. Būt piesardzīgiem ar aizdomīgiem e-pastiem un saitēm, neatvērt nezināmus pielikumus, kas ir numur 1. Ja mums kaut kāds e-pasts ienāk, redzam tā kā nezināms, nesaprotams adresēts, nekad mēs šos pielikumus nevaram vaļā. Lai arī cik nebūtu tas kārdinājums, nekā tur laba nebūs. Jo, kā parasti, ir kaut kāda ļaundabīga programma, vai arī mūs var vienkārši pārcelt uz pikšķerēšanas vietni. Un nākamais punkts, pats svarīgākais, ir izglītot darbiniekus par kiberdrošības jautājumiem. Tātad regulāras apmācības var palīdzēt samazināt cilvēku faktoru radītos riskus, vai arī jebkāda mums uzstādīta pat dārgākā programmatūra. Numur 1 aizsardzība, tas ir cilvēciskais faktors. Pats galvenais, cik mēs abi saprotam šos riskus, kādi ir uzbrukumi, vai mēs varam uzreiz viņus tā kā ātri un efektīvi atvērīt. Precīzi statistikas dati par 25. gada janvārī, tostarp arī par apdraudētām IP adresēm, ir pieejami arī CERT mājaslapā. Un redzam 25. gada lielākās jau izkrātās summas pa visiem reģioniem, viņas jau ir diezgan apjomīgas, gan Latgale, Vidzeme, Rīga, Zemgale, Kurzeme. Kāpēc arī tu esi vērtīgs loms kiberkrāpniekiem? Personīga informācija ir vērtīga, tātad tavi personas dati, vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, e-pasts var tikt izmantoti identitātes zādzībai vai arī pārdoti tumšajā tīmeklī. Ar piekļuvi taviem sociālajiem kontiem krāpnieki var izlikties par tevi un izkrāpt tavus draugus un ģimeni. Tieši par tādu veidu krāpniecību drusku vēlāk arī pastāstīšu. Finanšu piekļuva un kredītzādzība krāpnieki var mēģināt iegūt piekļuvi tavām bankas kartēm, kredītkartēm vai arī kriptovalūtu makiem. Tavi dati var tikt izmantoti, lai pieteiktos aizdevumiem arī tavā vārdā. Darba vieta un IT drošība. Arī tu vari būt mērķis, ja tev ir piekļuve svarīgiem sistēmas resursiem. Krāpnieki var mēģināt iegūt tavus darba piekļuves datus vai veikt uzbrukumus uzņēmuma infrastruktūrai.
Emocionālā un psiholoģiskā manipulācija. Krāpnieki bieži vien izmanto šo steidzamības faktoru vai bailes, vai arī kaut kādu mēģināt panākt jūsu uzticību, lai viņi dabūtu to informāciju, kur viņam vispār nevajadzētu zināt, vai datus, vai arī veikt kaut kādu maksājumu. Sociāla inženierijas uzbrukumi var būt ļoti, ļoti labi pielāgoti, pamatojoties uz informāciju, kas par tevi pieejama tiešsaistē. Par šo arī drusku vairāk pastāstīšu arī vēlāk. Tavas digitālās pēdas un ierīces, ja tavs dators vai viedtālrunis tiek inficēts ar ļaunprātīgo programmatūru, krāpnieki var pārtvert paroles, piekļūt bankas datiem un izmantot ierīci kā daļu no lielākiem uzbrukumiem. Tavs e-pasts vai arī mājas interneta piesaigums var tikt izmantots kā starpnieks citām krāpnieciskajām darbībām. Ceru, ka nevienu daudz nesabaidīju, tātad pastāstot šo visu, kādi ir padomi, kā var sevi pasargāt. Pirmais, izmantot unikālas stipras paroles vai arī divfaktoru autentifikāciju, kā tas ir iespējams, būt piesardzīgam aizdomīgiem e-pastiem, zvaniem un vietnēm, regulāri atjaunināt programmatūru un arī antivīrusu aizsardzību. Nekad neatklāt savu personīgu informāciju šiem nepārbaudītajiem avotiem. Krāpnieki pēc būtības vispār nešķiro mērķus. Viņiem jūs esat vēl viena iespēja, kā iegūt naudu, vai arī piekļuviem kaut kādiem vērtīgiem datiem. Īsumā, kas ir phishings, mishings un vishings, vai citi vishingi, ir sociālās inženierijas krāpniecības veidi, kuru mērķis ir izvilināt no cilvēkiem sensitīvus datus, piemēram, paroles, kredītkartes informāciju, vai arī personīgo informāciju, kas pēc tam var pret jums slikti nospēlēt, piemēram, izveidot vēl vienu to pašu gan Facebook vai kaut kādu vai citu sociālo tīklu akkauntu, un tad mēģināt atrast jūsu radiniekus un no tādā veida no viņiem arī izkāpt naudiņu. Tas arī ir tāda pieredze redzēt. Tātad apskatīsim katru sīkumā. Tātad phishings, tā ir e-pasta krāpniecība, kā tas darbojas. Krāpnieki sūta e-pastus, kas izskatās pēc uzticamām organizācijām, bankas, valdības iestādēm un arī uzņēmumiem. E-pastā bieži vien ir diezgan steidzama ziņa, piemēram, jūsu konts ir blokēts, vai arī jums pienācis sūtījums no DPD, Omniva, pasts un cits. Lūdzam steidzami apmaksāt šo papildus izmaksas par to, ka tur, jūsu paciņa gaida rindā un bez šīs apmaksas nekas tālāk nenotiks. Domāju, diezgan pieredzēts stāsts, gan jau katrs no mums esam kaut ko tādu dabūjuši. Tajā ir viltota saite, kas ved uz viltus mājas lapu, kas izskatās kā tiešām īsta lapa. Lietotājs ievada savus datus un krāpnieki tos iegūst. Par piemēru, lūdzu ielgoties ar savu Smart ID, lai turpinātu tālāk. Piemēram, autorizēties kaut kādam maksājumam, tas ir mūsu pasts vai Omniva, bet, ievadot šos datus, viņi aiziet pa tiešo krāpniekiem, kur viņi tālāk jau dara, principā, savas krāpnieciskās darbības ar viņiem. Smishings, tātad īsziņu krāpniecība, kā tas darbojas. Krāpnieki sūta īsziņu ar viltus paziņojumu. Ziņā bieži vien ir vietnes, kas ved uz viltotus mājaslapu vai arī telefonu numuru, kas ir pārsvarā ārzemēs, uz kuru jāatzvana. Mērķis ir panākt, lai upuris ievada personīgos datus vai lejuplādē ļaunprātīgo programmatūru vai arī programmu attālinātai piekļuvai. Arī tāda praksa ir, viņa vairāk redzēt ir ārzemēs, bet arī mums tāda praksa ir. Piemērs, jūsu paciņa nav piegādāta, lai to saņemtu, lūdzu apstiprināt savu informāciju, klikšķiniet šeit. Vishings, tātad balvzvanu krāpniecība. Krāpnieki zvana izliekoties par bankas darbiniekiem, policiju vai citu uzticamu organizāciju. Pārsvarā, kā mums varbūt tas ir pierasts, tā nav valsts valoda, bet krāpnieki jau arī atrod mūsu tautīšus, kas piekrīt darboties ar šādu veidu krāpniecību. Viņi mēģina iegūt svarīgu informāciju, piemēram, bankas konta datus, paroles vai kartes numurus vai to pašu Smart ID. Autentifikāciju viņi iet iekšā un tad jau veic kaut kādas darbības, ko viņiem vispār pat nevajadzētu veikt. Dažkārt viņi draud ar lielām sekām, piemēram, ja jūs nesniegsiet informāciju, jūsu konts tiks blokēts, vai arī būs lielas tiesas prāvas un tā tālāk un tā tālāk. Piemērs, sveika, mamma, esmu ticis avārijā, ar mani viss labi, bet ir jāsamaksā kukulis. Jā, tāda praksa arī redzēt. Kā mēs varam sevi pasargāt? Pirmais, neklikšķiniet uz nekādām aizdomīgām vietnēm, gan e-pastos, gan arī SMS.
Skatāmies, kas ir mūsu šīs izziņas nosūtītājs. Jā, ja tas ir kaut kāds nesaprotams numurs, ārzemju, nu, protams, ne Vīts, ne DPD no tāda numura nesūtījis. Arī tā pati vietne, uz kuru viņš tālāk aiziet, paskatāmies augšā, vai tas ir Android, vai tas ir mums Apple tehnika, skatāmies uz pašu vietnes, to hipersaiti, kā viņi izskatās. Viņi izskatās aizdomīgi, nu, vispār nevajadzētu nekādus datus vispār dot. Otrs ieteikums būtu pārbaudīt, pazvanīt uz šo servisu, vai tas ir Vīts, vai tas ir Omniva, vai tiešām tāda paciņa ir atnākusi, vai uz pastu. Viņi ir diezgan atsaucīgi un varēs atbildēt uz visiem mūsu jautājumiem. Ir kaut kādas bažas, nu, labāk pārbaudīt divreiz. Pārbaudīt sūtītāju numuru vai adresi, un arī izmantot šo divu-faktoru autentifikāciju, lai aizsargātu savus kontus. Diemžēl krāpnieki kļūst arvien viltīgāki, tāpēc pats labākais instruments pret viltniekiem esat jūs paši. Tātad drusku interesantāk jau būs krāpniecības schēmu veidi un arī paņēmienu piemēri. Apskatīsim 6 veidus. Pirmais – sociālās inženieras krāpšana. Krāpnieki izmanto arī psiholoģiskas manipulācijas, lai upuris pats izpauž svarīgus datus, izmanto gan fishingu. Kā pasargāties, nekad neatklāt personīgo informāciju nezināmiem avotiem, zvanītājiem, vai arī, pēc būtības pārbaudam, kas vispār mums ir pazvanījis. Lūk, arī daži piemēri. Kreisajā pusē redzam, ja mēs, piemēram, pēc savas pieredzes izliekam kaut kādu mantiņu tajā pašā Facebookā vai arī Andalē, mums atsūta linku, vai mēs veidojam to apmaksu caur DPD. Mēs visas aizpildam šīs laukus ar vārdu, uzvārdu, autentificējamies ar Smart ID, bet šī informācija aiziet krāpniekiem, viņi tālāk jau ar mūsu Smart ID var darīt daudz ko nelabu. Un pats labākais, ko mēs varam redzēt, ir lūk šī vietne. Tur augšā, ja redzat, ir diezgan interesanta vietne, kas nav pēc būtības DPD īstā. Nākamais, kā jūs esat redzējuši, ir nesenās VUGD izziņas, ka mums nekavējoties jāatzīmē mūsu tuvākā patvērtnē un varbūt jāveic kaut kāda papildus maksa. Un trešais ir tikko, kā jau redzēts, pagājušajā gadā ir mūsu radinieki atsūta kaut kādu īziņu, ka esmu sasitījis mašīnu, telefons viss ir lupotās, un šis ir mans jaunais numurs, ja kas zvani man uz šo. Ja kaut kas tāds vispār ienāk, protams, ir jābūt tādai kritiskai domāšanai, vai, ja tiešām ir kaut kas tāds noticis, varbūt pazvanam vēlreiz uz mūsu cilvēku numuru, kas ir bijis pirms tam. Ja viņš neatbild, varbūt kaut kādam radiniekam, kas ir blakus, varbūt policija vienkārši pārbaudam šo informāciju, vai viņam tiešām ir īsta. Nākamais arī tas pats klasiskais, ka esmu sadozījis telefonu, tas ir mans jaunais numurs, pazvanu WhatsAppā, un pēc būtības tur otrā galā sēž krāpnieks. Un arī Rīgas apgabala tiesa, policija un visi pārējie. Arī paciņas, pasts un viss mūsu iecienītākais. Arī Pacer, Microsoft un Swedbank redzam, ka Swedbankai numurs ir pavisam cits. Ja tomēr kaut kas tāds mums ir aizdomas, ka tā var būt arī tiešām banka, vienkārši pazvanam, kā reiz tur arī autentificēsimies, bet pārbaudam, vai tas numurs, uz kuru mēs grasamies zvanīt, ir tas īstais, atrodam būt internetā šo īsto numuru, pazvanam, vai tā ir Swedbanka, vai tas ir Luminors, vai citas bankas, atrodam šo īsto numuru, autentificējamies arī caur Smart ID, tas ir pats labākais autentifikators, un pārbaudam, vai tiešām kaut kāda ziņa ir mums no bankas. Arī pārbaudam savā interneta bankā, vai kaut kas vispār tāds ir mums atnācis. Un šīs ir interesantāks policijas vēstuli, mums ir sasaukšana, viss ir ļoti nopietns. Mums ir atsūtījis kaut kāds Roberts Blūzmanis, mūsu policijas ģenerāldirektors, cik es zinu, mums ir vairāk ģenerāli, ģenerālmajors, seržanti, bet ģenerāldirektors vēl nav dzirdēts. Krāpniekiem laikam ir tāda terminoloģija. Pēc būtības redzam, ka ir arī šīs gramatiskās kļūdas, ka redzam, ka ir ļoti aizdomīgi vispār izveidota šī vēstule un ļoti steidzīgi viss mums ir jādara, steidzīgi jāsazinās.
bet šī ir tā kā vēstu atnākusi atpakaļ. Mēs varam redzēt pašā augšā to, ka sūtītājs nav nekāda ne policija, bet tur vienkārši ir Gmails ar visādiem ķēburiem pierakstītiem. Nākamais ir finanšu krāpniecība. Mērķis ir tāpat izkrāpt naudu no cilvēkiem un uzņēmumiem. Piemēri tās ir viltus investīcijas, piedāvā ieguldīt drošā schēmā, kas pēc būtības ir piramīda, CEO krāpšana, tātad uzbrucēji izliekas par uzņēmumu vadītāju un pieprasa steidzami pārskaitījumu. Pēc nodokļu krāpšana, tātad viltus SMS vai e-pasti no vide par nodokļu pārmaksu, kuru steidzami ir jāapmaksā. Kā tad pasargāties, pārbaudām jebkuru finanšu piedāvājumu un neveicam maksājumus bez jebkādas verifikācijas. Tātad vēlreiz pārbaudām, kas mums ir to atsūtījis. Ja liekas aizdomas, ka mums kaut kas tāds varētu būt, ja pēc būtības arī tās pašas paciņas, ja mēs neesam neko pasūtījuši, nu diez vai vispār paciņi mums ir jāatnāk. Bet tā kā jau ierasts, mēs tā kā vairāk iepērkamies internetā, nu tāda praksa ir to, ka mēs kā reiz šo paciņu gaidījām, nesapratām, varbūt, ka tas ir krāpnieki un uzķērāmies uz šī āki. Nu, cenšamies vienkārši šo izmantot kritisko domāšanu. Lūk, piemērs arī no vide, arī pagājušā gada vēstule. Tagad ir pienākušas tā kā īziņas, kur mums vienkārši aiziet uz hipersaiti, kas mūs aizved uz šo phishinga lapu, kur mēs tā kā arī autentificējamies un nopludinam savas detaļas. Un piemērs, par kuru es teicu, par šiem datiem internetā un ar ko mēs dalāmies internetā. Tātad ir divas fotogrāfijas ar tādām skaistām ģimenēm, un pēc būtības šīs fotogrāfijas un šie dati, ko mēs izliekam internetā, krāpnieki izmanto pret mums. Spilgts piemērs ir bija kāda ģimene, kurai visu laiku postēja savas fotogrāfijas ar saviem mazajiem, un krāpnieki paņēma šo, lejuplādēja fotogrāfijas un uzlika Facebookā tā kā postiņu, kur vāc tā kā naudu ir steidzami vajadzīga mazajiem, vajadzīga tā kā ārstēšanās, lūdzu palīdziet, un arī pat šie radinieki, kas zina tieši šo ģimeni, viņi bija nosūtījuši naudiņu, nepārbaudot, pat nesarakstoties ar šo ģimeni, vai tiešām viņiem ir vajadzīga palīdzība. Tāpēc, ja kaut kas tāds arī ir, ja gribam palīdzēt, mēģinam ziedot tādam pārbaudītiem šiem te avotiem, vai tas ir kaut kāds sarkanais krusts, vai arī šī ģimene tiešām ir vajadzīga palīdzība. Pārbaudam šo informāciju. Kam mēs sūtam, kāds ir konts, vai vispār šī palīdzība ir vajadzīga, ja mēs gribam tiešām ziedot palīdzēt. Un nākamais ir finanšu piramīdas piemērs. Tātad mūs vienkārši atsūta WhatsAppā ziņa no kaut kāda Amerikas numura. Stādās klāt to, ka tā ir ļoti pazīstama liela organizācija Amerikā un palīdzēs mums ātri nopelnīt. Ieguglējot iekšā šīs kompānijas nosaukumu, uzreiz es biju pamanījis to, ka jau ir atsauksmes tiešām šī kompānija ir tā kā krāpnieki, lūdzu neuzskieties uz šī āki. Pēc tam veicam tālāk saraksti. Mums teica, ka var nopelnīt diezgan ātri naudu, vienkārši liekot laikus video, atsūtot screenshotus un dabūt par šo naudiņu. Tas pats arī ar eBayu. Principā vienkārši piramīde. Pirmais maksā otrajam, otrais maksā trešajam, pēc tam dažkārt otrais maksā pirmajam un tā tālāk. Edzam, tur saraksti notiek. Viss mums ir forši, varam jau principā par mūsu tagadējo darbu aizmirst, varam droši sēdēt, laikot video un par to saņemt vismaz pa 5 eiro par katru video. Bet ir tā kā tas starposms, kurā laikā mums ir jāatsūta tā naudiņa, kas mums ir, un pusos sava naudiņa, vai tā kā mēs to varētu dubultot, un pāris reizes tad, protams, nostrādā. Pēc tam mēs jau saņemam šo naudiņu, un pēc tam mēs piedalāmies tā kā lielākai te izvozē, lielākie koeficienti, dabūsim vēl vairāk naudas, un tā principā ir līdz kaut kādām tur 11 reizēm, kad jau ir lielas summas, un šie ļaundari aiziet prom ar lielām izkrātām naudas summām. Šis apmāna veids ir ļoti, ļoti populārs. Arī man liekas, tagad ir izplatīts. Redzam, ir ļaundari sadarbojas gan ar Svetbanku, gan ar Binance un visu pārējo, bet nekāds tas vispār nenotiek. Tas vienkārši sauktas kaut kādas bildītes, vai mēs vienkārši uzticētamies viņiem vairāk. Un arī katru reizi, kad mēs
nolaikojam šo te lapusi, mēs uzreiz tā kā atzīmējam to, ka tā ir misija numur 2 un tā tālāk, lai vienkārši krāpnieki zinātu, ka mēs tiešām izpildām viņu uzdevumus. Tālāk ejam iekšā phishinga lapā, ievadam savus datus, arī ar šiem pašiem datiem viņi pēc tam arī paspēlēties, piemēram, dabūt jūsu e-pastu, jūsu paroli. Ja jūs izmantojat vienu un to pašu paroli visur, to arī viņi tālāk var arī ņemt. Tālāk mums ir instrukcijas, ka mēs varam dabūt vēl arī dāvanu kartes. Principā viss, kas ir iespējams, visu mēs varam dabūt, vienkārši sēdējot un laikojot šīs video vai e-mail kaut kādus tā kā veikaliņus. Lūk, viss ir vienkārši, dabūjam arī kriptovalūtu, viss izskatās ļoti, ļoti saudi, bet beigās, mēs paliksim tikai bez naudas un arī ar nopludinātām personas datu informācijām. Nākamais - e-komercijas un interneta veikalu krāpšanas. Krāpnieki izmanto viltus pārdošanu, lai iegūtu naudu un datus. Piemēri tie ir viltus interneta veikali, tas pats arī Facebook, vai arī caur Google meklēt kaut kādas lētās preces. Instagrams, reklāmas ar vilinošiem piedāvājumiem, bet pēc maksājuma veikšanas mēs neko nesaņemsim. Viltus sludinājumi, tas pats arī Facebook, gan SS, piedāvāja pirkt auto, telefonus, bet pārdevējs pēc maksājuma pazūd, vai arī pieprasa kaut kādu tā kā rezervācijas naudu, pēc būtības tam vispār nevajadzētu uzticēties, ja. Ja tomēr mēs gribam kaut ko tādu darīt, pirkt caur Facebooku vai caur SS, caur tiem pakumātiem, vismaz skatāmies Facebookā, mēs varam pārbaudīt. Numur 1, varam redzēt, kāds šis lietotājs ir reģistrējies, cik gadus viņam ir jau vecs tas profils Facebookā. Ja viņš ir izlicis kaut kādas līdzīgas preces arī Facebookā, vai viņa cilvēki vispār pērk, kaut kādas ir atsauksmes no viņa. Ko mēs varam iesakām vēl, tas ir pērciet tikai uzticamos veikalos, pārbaudam arī to trust pilotu, ja ir iespējams, paskatāmies arī Google atsauksmes par šiem interneta veikaliem un maksāt ar drošām metodēm, kas ir PayPal, kartes ar pircēju aizsardzību. Teiksim tā, diezgan vienkārši padomi jums. Tas pats piemērs, Facebookā diezgan lēti varam dabūt lielu atlaidi Ray-Ban brillēm, bet principā nekas tur daudz, nekādas atlaides nebūs, paliksiet bez brillēm un arī bez naudas. Tas pats arī vēl piemērs interesants, arī lielas atlaides, visforši. Tas pats Instagrams, redzam lieli solījumi, varam dabūt lielu naudu, ātri šeit un visu laiku. Viltus Facebook lapas ar krāpnieciskiem konkursiem, piemērs, tas ir Red Bulls, bija arī, man liekas, ar The Electronics. Visādi konkursi, kur mēs varam kaut ko tā kā laimēt par mazu naudu, bet pēc būtības nekāda konkursa vispār pat nav. Arī viens no veidiem varam pārbaudīt šī, neražotāja vai arī kompānijas oficiālo Facebook mājaslapu, vai arī kaut kādas grupas, kur tieši viņas ir oficiālās, ne krāpnieciskās. Redzam, tātad viltus Facebook lapa. Līdzīgi satura reklāmas var tik izplatīties no dažādām viltus lapām, arī varam nejauši nopludināt mūsu datus, tāpēc esam ļoti, ļoti uzmanīgi. Kā mēs varam ziņot par tādām lapām, ja tomēr vēlaties arī palīdzēt sabiedrībai. Un tā tālāk. Darba piedāvājumi un arī laimestu krāpšanas. Krāpnieki sola lielu atalgumu vai laimestu, lai izvilinātu naudu un datus. Piemēri, tās ir piramīdas un ponzi schēmas, sola ļoti lielu peļņu, ja piesaistīsiet vēl citus dalībniekus, viltus darba piedāvājumi prasa reģistrācijas maksu, arī personas datus vai kaut kādu pirmo iemaksu šiem te dokumentu noformēšanai. Arī laimesti loterijās, jūs esat laimējis, bet vispirms arī jāsamaksā nodokļus. Nodokļus mēs maksājam tikai mūsu vidam, bet nekādai citai organizācijai. Kā pasargāties, nekad nemaksājiet, lai saņemtu darbu vai arī laimestu. Kriptovalūtu krāpniecība. Krāpnieki izmanto cilvēkus ar nezināšanu par šīm kriptovalūtām, lai izkrāptu naudu. Piemēri, tās ir viltus kriptovalūtu investīcijas, schēmas ar nereāliem peļņas solījumiem, tie paši mūsu Telegram kanāli, gan arī Facebook, gan arī YouTube ir diezgan daudz tādu ļoti skaļu paziņojumu, ka uzticieties man, es 3-kāršošu, 4-kāršošu, 10-kāršošu jūsu to iespējamo naudiņu, bet beigās mēs paliksim bez nekā. Pēc būtības arī šo krāpniecības schēmu esmu redzējis, tātad pēc būtības atrod mūs kaut kāds aktieris,
mēģina ar mums sadraudzēties, tā kā sarunāties, dalīties, cik forši, parādīšu, kā tas strādā. Viņš uz savu piemēru iešaro tev ekrānu, parāda tieši savā viltus programmā šos nereālos procentus, nereālo ieguvumu, bet pēc tam, kad mēs šo programmu izmantojam, iegūtam iekšo šo naudu, pirmo reizi tā kā būtu nostrādā, bet otro reizi nekas jau mums tālāk nesanāks. Nākamā schēma - pump and dump schēmas, kur mākslīgi uzpūš monētas vērtību un pēc tam tās pārdot. Tātad ir kaut kādas tā kā monētas, ja zināt par kriptovalūtu, ir parasta monēta, tā kā viņi ir izveidojuši, bet pēc būtības viņi jau ir apmāns. Mākslīgi uzpūš tie paši jotu brūlīši, kaut kāda kā mūsu cilvēki, kas kā apskata to kriptovalūtu, bet par to viņiem ir samaksāts. Tā diezgan mazi kanāli, teikšu godīgi, un viņi stāsta, cik forši būs dabūt no šīs monētas vienkārši nereālus tur ieguvumus, un pēc būtības visi redz, ka tikai sākas tāda monētas tā kā apgrozījums, viņi uzvec augšu, un pēc tam, kad tikai cilvēki ir daudz ieguldījuši, momentāli monēta nokrīt vajā, būt arī kaut ko tādu esat arī dzirdējuši. Ar neseniem politiķiem, man liekas, bija nesen pāris monētas, un arī ir arī tās monēta, kas tieši saistīts ar tā kā interneta memiem un arī citiem. Nākamais ir kriptomāku izkrāpšana, tātad viltus kriptomāka lietotnes, kas nozūk arī piekļuves datus, un visa mūsu kriptovalūta aiziet krāpniekiem. Pēc tam vienkārši mēs jau galus nekur neatradīsim. Kā pasargāties? Investēt tikai zināmās platformās un rūpīgi pārbaudīt šos kriptoprojektus, ja viņos tomēr vēlaties iesaistīties. Nākamais ir romantiskā krāpšana. Krāpnieki izveikas par kādu citu, lai emocionāli manipulētu upurus un izkrāptu naudu. Piemēri, tas ir tas pats Tinders, Badoo un arī citas tā kā iepazīšanās platformas. Tur ļoti skaistas būtnes, gan arī vīrieši ar dažkārt mākslīga intelekta izveidotām bildēm ar mums sarakstās. Mēs jūtamies iemīlējušies, bet beigās mums prasa atsūtīt naudu, lai viņi atbrauktu no kaut kādas pilsētas, jo viņi ir kā vienmēr ļoti, ļoti tālu no mums, atrodas tur, nezinu, pāri okeānam, bet, lai mūsu mīla turpinātos, ir vajadzīga nauda, lai atceļotu pie mums. Ārvalstu militāra personas krāpšana. Esmu karavīrs ārzemēs, man ir blokēta banka, arī tur mums ir vajadzīga palīdzība. Mēs, protams, varam palīdzēt, bet saprotam, ka nekas tālāk nenotiks. E-pasta draudzības krāšanas, ilgstoši saraksti, kas beidzas ar naudas pieprasījumu, kā ieraksts. Dažkārt mums ir gan arī arābu šeihi, gan arī prinči no Āfrikas, kuriem ir ļoti, ļoti liels tas naudas apjums, bet tikai trūkst tie pāris 100 eiro, lai viņi mums palīdzētu. Tas pats arī piemērs no Tindera, tad, kad ir, varbūt arī reāli cilvēki, ir tie paši aktieri, ja arī mēģina mūs dabūt uz šī āķe, un beigās arī mums tad sarakstī jau notiek tālāk ārpus šīs iepazīšanās platformas, tas pats WhatsApp, mēģina kā ar mums sazināties, bet, beigās vajadzīgs ir tikai viens - dabūt no mums naudiņu. Kā pasargāties? Nekad nesūtiet naudu tiem, ko mēs nepazīstam reālajā dzīvē, un arī, kad reālajā dzīvē esam tikuši, domājam, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Daudz kas ir sastāstīts, ceru, kaut kas ir palicis ar atmiņā, kopsavilkums, kā mēs varam sevi pasargāt. Kā jau minēju pirms tam, pārbaudiet informāciju, ja kaut kas izklausās pārāk labi, pārāk saldi, pārāk ātra peļņa, tā ir krāpšana. Neklikšķiniet uz aizdomīgām saitēm. Krāpnieki bieži vien izmanto viltotas vietnes, neatklājiet savus datus, nekad nedalieties ar bankas vai personas informāciju. Uzmanieties no steidzamiem pieprasījumiem, krāpnieki rada spiedienu, lai neļautu jums tā kā logiskai domāšanai, jūs nepārbaudītu to, ko viņi prasa jums izdarīt. Ja vienmēr ieslēdzam šo kritisko domāšanu, arī kāda būtu steiga, mēs vienmēr padomājam. Un gribētu vēl vienu tādu interesantu krāpniecības veidu arī pastāstīt. Zvana no interesantiem Latvijas numuriem, tā kā ir tie paši arī voice sektori, kas mēģina ar bērna balsi tur bļaut to, ka esmu iekļuvis avārijā, māmiņa lūdzu palīdzi, māmiņa palīdzi. Un tad, kad mēs, piemēram, sakam, ka mūsu bērns jau ir sen izaudzis vai arī skolā, mēs dzirdam tikai aizmugurējā fonā vīriešu smieklus, to, ka,
viņiem nesanāca, un viņi zvanīs uz nākamo. Kad mēs mēģinām pārzvanīt atpakaļ uz šo pašu numuru, stāstu pēc savas pieredzes, mums atbild kaut kāda jau vecāka gājuma cilvēks, kas vispār saka, ka nekad nav zvanījis. Viņiem, krāpniekiem, ir parādījusies jauna tendence, viņi var ar VoIP telefoniju nomainīt šos numurus, kas jau no nezināmiem pārvēršas par zināmiem kaut kādiem numuriem. Teiksim tā, tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, bet viens instruments, ko es varu jums ieteikt visiem, ir bezmaksas, ko piedāvā CERTS. Tas ir DNS ugunsmūris. Ja ir iespēja obligāti lejuplādējam to, uzstādājam uz saviem telefoniem, tas ir viens no veidiem, kā aizsargāt sevi no pikšķerēšanas vietnēm, gan arī no nezināmiem numuriem. Tas pats arī varam izmantot arī esatu uz mobilajiem tālruņiem, ja tas ir Androids. Uzstādam bezmaksas versiju esatam un droši varam būt pasargāti arī no šīm pikšķerēšanas vietnēm. Dosimies tālāk. Kā pazīt krāpniekus un arī rīcības padomi? Krāpnieki bieži vien izmanto metodes, lai iegūtu naudu vai sensitīvus datus. Šeit ir galvenās pazīmes, kas palīdz atpazīt krāpnieku. Pirmais, tās ir steidzamība un spiediens, aizdomīgi e-pasti, zvani un ziņas, nepazīstamas saites un šie pielikumi nesaprotamie, neparasti maksājumi pieprasījumi un lielas balvas vai darba piedāvājumi pēc kaut kādas vispār loģikas. Tātad steidzamība un spiediens, krāpnieki bieži vien rada šo steidzamības sajūtu. Ja mēs neizdarīsim to tagad, pēc tam būs lielas sekas, vai arī to nezinu, mēs nelaimēsim kaut kādu šo laimestu, kas ir jādara tikai tagad un tikai šeit. Vai arī jūsu konts tiks bloķēts, ja nekavējoties šo informāciju nesniegsiet, vai arī piedāvājums ir spēkā tikai pāris stundas. Ko mēs darām? Nekavējoties pārbaudām informāciju, sazinoties ar oficiālajiem uzņēmumiem. Tā ir vai banka, vai arī kaut kāds cits uzņēmums, kas mums zvana, vai arī mūsu valdības orgāns, vai tas ir ātrā palīdzība, vai VUGADA, vai arī policija. Mēs vienmēr pārbaudām šo informāciju. Aizdomīgi e-pasti, zvani un ziņas. Krāpnieki bieži vien izmanto arī nezināmus numurus, e-pastus ar dīvainām adresēm un sliktu gramatiku. Par gramatiku tas ir viens, bet dažkārt mēs redzam, ka gramatika var arī uzlaboties, arī mākslīgais intelekts, diemžēl, ar šo palīdz gan ikdienā, gan arī nepalīdz mums ikdienā. Viņi var iztulkot jau labāk šo tekstu, bet kā ierasts mēs varam redzēt, ka kaut kur arī ir tās gramatikas kļūdiņas, tomēr vēl parādās. Ko darīt? Pārbaudīt sūtītā adresi vai numuru, nesniegt šo personīgu informāciju, ja mēs neesam 100% pārliecināti par šī zvanītāja uzticamību. Nepazīstamas saites un pielikumi. Krāpnieki izmanto arī viltotas saites, kas izskatās ļoti, ļoti līdzīgas īstajām, bet ved uz ļaunprātīgām vietnēm. Piemērs, tātad noklikšķiniet šeit, lai saņemtu laimestu, aizdomīgi pielikumi arī e-pastos, kas var saturēt vīrusus. Ko darīt? Neklikšķiniet uz saitēm, e-pastos vai īziņās, kas var šķikt aizdomīgas. Pārbaudīt saites, uzbalsot uz spēles ar peli pareizāk, bet neklikšķinot un salīdzināt ar īsto adresi. Tas pats arī telefonā. Mēs varam šo e-pastu pārsūtīt uz datoru, paskatīties, kur vispār mūs aizvedīs, vai arī vienkārši paturot ar pirkstu uz šīs vietnes, iekopēt, tas pats atvertu būt kaut kādu īziņu vai tekstu redaktoru, ielīmēt iekšā un paskatīties vispār šo vietni, vai viņi izskatās aizdomīgi vai arī ticama. Neparasti maksājumi pieprasījumu. Krāpnieki bieži vien pieprasa pārskaitījumus ar dīvainām metodēm, kriptovalūtas vai arī dāvanu kartes, kā maksājuma veids diezgan populārs ārzemēs. Piedāvājumi ieguldīt, solot nereāli lielu peļņu. Ko mēs darām? Pārbaudām uzņēmumu un personas datu identitāti pirms maksājumu veikšanas. Ja rodas šaubas, konsultēties ar banku vai arī ar policiju. Lielas balvas vai darba piedāvājumi bez loģikas. Krāpnieki sola milzīgus laimestus un vieglu peļņu, vai arī prasa reģistrācijas maksu vai bankas datus. Esat laimējis 10 000, bet vispirms jāpārskaita 50 eiro šīm administratīvajām iemaksām. 50 eiro mēs pārskaitīsim, bet 10 000 nekādā gadījumā jau nedabūsim. Mēs piedāvājam darbu no mājām, nepieciešama tikai jūsu bankas informācija, vai arī pārskaitiet mums tā kā reģistrācijas maksai, lai jūsu informācija tiktu apstrādāta. Protams, nekas tālāk nenotiks. Ko mēs darām? Nekad nesūtam naudu, lai saņemtu balvu vai darba piedāvājumu, pārbaudiet uzņēmumu, vai arī meklējiet atsauksmes internetā.
Rīcības padomi, ja tomēr esam sastapušies ar šo krāpniecību. Ja esam saņēmuši aizdomīgu zvanu vai ziņu, nedalāmies ar šo informāciju, kas ir personīgā, nesekojam vietnēm un neatveram šos pieaukumus, pārbaudam sūtītāju autentiskumu, sazinoties ar oficiālu uzņēmumu vai ar to cilvēku, kas jums ir to sūtījis. Vai tas ir tas pats atsūtījis mūsu radinieks tikai no sveša numura, arī pārbaudam. Ja tomēr esat jau sniedzis šos datus, nekavējoties nomainam paroles, aktivizējam divu faktoru autentifikāciju, tas nav vēl darīts. Ja esat nopudinājuši savu Smart ID, kaut kur autentificējušies kaut kādām bankas darbībām, esam kaut kādu arī vietni jau ievadījuši bankas datus, obligāti sazinājamies ar banku un sazinājamies arī Smart ID, viņi palīdzēs mums šo nodzēst par jaunu, paziņojam arī certam vai policijai par iespējamo krāpniecību. Viņi arī, protams, atsaucīgi palīdzēs kaut kā risināt šo problēmu. Ja esam jau pārskaitījuši naudu krāpniekiem, sazinājamies ar banku, iespējams maksājumu vēl var apturēt, ziņojam policijai un saglabājam visus pierādījumus. Esam modri un zinām to, ka krāpnieki kļūst arvien viltīgāki, bet ar modrību un zināšanām var tiešām sevi pasargāt. Turpinamies arī otrai daļai. Tava dzīve un internets. Internets sniedz vērtības, bet arī rada apdraudējumus. No pozitīvā mums ir daudz ātrāka piekļuve informācija, daudz vairāk un daudz labāk var visu atrast. Iespējams veikt arī pirkumus, varam neiet uz to pašu veikalu, varam pasūtīt visu interneta veikalos, gan apģērbu, gan visu pārējo. Tā ir tā komunikācija ar ārējo pasauli, gan radiniekiem, kas mums ir tālu un kolēģiem visā pasaulē. Tas pats arī filmas, mūzika, spēles un tā tālāk. Riski, tas ir mūsu privātuma zudums. Dati var pēc tam pārdot reklāmdevējiem. Krāpnieki var mēģināt nozagt naudu vai identitāti atkarībā no interneta un sociālajiem tīkliem, kas ir arī diezgan tāda problēma mūsdienās. Secinājums internets ir kā asins ar abām pusēm. Tas sniedz gan iespējas, gan arī riskus, kurus ir svarīgi atpazīt un arī pārbaudīt turpmāk dzīvē. Nākamais - labā paroļu prakse. Mūsdienās parole ir galvenais aizsardzības līdzeklis pret kontu uzlošanu un arī datu zādzību. Tomēr daudzi cilvēki joprojām izmanto arī vājas paroles, vai arī izmanto vienu paroli daudziem kontiem, kurus pēc tam var viegli uzminēt. Nākamais jūs redzēsiet arī labākos veidus un piemērus, kā izveidot drošas paroles un kā viņas var pārbaudīt. Izmantojam garas un sarežģītas paroles, vismaz 12-16 simbolus garai. Var nedomāt grūtas paroles, var arī izmantot, es, piemēram, dzīvoju Valkas ielā 16. Tā arī mums var būt kā parole ar tām pašām atstarpēm, jo tas skaitās arī kā simbols. Lietojam gan lielo, gan mazo burtu, gan ciparus, gan arī speciālos simbolus. Izvairamies no viegliem uzminamiem vārdiem, piemēram, parole 1, 2, 3, vārds, uzvārds, dzimšanas gads un arī kvertī. Aba parole ir tā, kas ir norādīta pašā apakšā. Lūk šī. Nākamais veids. Katrai vietnei jābūt savai unikālai parolei. Nekad nelietojam vienu to pašu paroli dažādiem kontiem. Ja viena vietne ir uzlausta, tad uzbrucējs var izmantot šo pašu paroli, lai piekļūtu citiem kontiem. Ko mēs varam darīt? Jo saprotu, ka atcerēties tik daudz paroles gan Facebookam, gan daudziem citiem, sociālajiem tīkliem, gan arī pasta vietnēm, gan inbox, gan Gmails ir ļoti grūti ar tām garām parolēm. Mēs varam izmantot gan iebūvētos paroļu menedžeris, gan arī to pašu maksas pakalpojumu, kas ir gan Assets, gan arī citi, kas ir diezgan uzticami un labi. Izmantojam divu faktoru autentifikāciju. Pati uzbrucējs var uzzināt kaut kādā veidā jūsu paroli, piemēram, viņu uzvalst ar speciālajiem instrumentiem. Viņš tālāk nevarēs pieslēgties, jo ir nepieciešama arī papildus kods. Labākās divu faktoru autentifikācijas metodas, tas ir Google autentifikators, Microsoft, gan Asset, gan arī fiziskās drošības saciegas, kas ir YubiKey, un neusticamies šiem vienkāršiem SMS kodiem, jo tas var diezgan viegli pārtvert ar šiem SIM-swap uzbrukumiem. SIM-swap uzbrukums, tas ir tāds uzbrukuma veids, kur krāpniekiem var dabūt piekļuvi mūsu SIM-kartei, vienkārši uzvanot mūsu operatoram
un kaut kādā veidā uzprasot, vai viņi atsūta mums vēlreiz simkarti uz mūsu pastu, bet tas vairāk tā kā tiecas uz ārzemēm. Mūsu tādi uzbrukumi vēl nav tik bieži redzēti. Regulāri mainam un atjaunojam paroles. Svarīgi viņus mainīt vismaz pēc 3 vai 1 mēneša. Ja rodas uzdevums par uzlošanu, nomainam paroli nekavējoties, izmantojam arī paroļu pārvaldnieku, lai ģenerētu jaunas drošas paroles. Nepierakstam šīs paroles kaut kādā neaizsargātā veidā, tas pats, nezinu, WordPads vai kaut kāds Word dokuments, kas mums stāv uz desktopa. Un arī nesūtam šīs paroles e-pastos vai īziņās. Drošākie varianti tas ir gan NordPass, gan arī mūsu esatu lietotais, gan arī Bitwarden un arī daudz citi. Uzmanāmies no piekšķerēšanas uzbrukumiem. Uzbrucēji var mēģināt nozagt tavu paroli ar šiem phishinga lapām. Pārbaudam saites, esam saņēmuši kaut kādu e-pastu ar steidzamu blokēšanu, pārbaudam sūtītāju adresi un varbūt pat sazinājamies ar šo sūtītāju. Labā praksa vienmēr ieraksti pats tīmekļa adresi, neklikšķini uz saitēm e-pastos, vai arī izmantojam Google, bet arī Google ir arī daudzi mīnusi. Googlējot mēs varam dabūt neīsto lapu, kaut gan visi šie meklēšanas servisi cīnās ar šīm viltus lapām, nevienmēr tas var izdoties. Pārbaudam. Tātad drusku pastāstīšu par mūsu piedāvāto esatu paroļu pārvaldnieku. Diezgan viegli var uzstādīt vai plādēt. Funkcijas ir ļoti foršas un diezgan spēcīgas. Paroles varam izmantot un automātiski ievadas jebkurā mūsu vietnē, gan arī lietojam programmā. Īs kopsavilkums. Izmantojam garas un sarežģītas paroles. Katram kontam sava unikālā parola. Ieslēdzam 2-faktoru autentifikāciju, kur tas ir iespējams. Regulāri atjaunojam paroles un arī neglabājam tās neaizsargātā veidā. Uzmanāmies no arī piekšķerēšanas uzbrukumiem. Tavas paroles ir pirmais aizsardzības līmenis pret hakeriem un rūpējamies tieši par šīm parolēm. Nākamais, kas ir 2-faktoru autentifikācija. 2-faktoru autentifikācija nozīmē, lai pierakstītos kaut kādā kontā, gan arī sociālos tīklos, gan arī e-pastā, ir vajadzīgs ne tikai kaut kas, ko jūs zināt, kas ir parole, bet kaut kāds papildus autentifikācijas faktors. Tātad 2-faktoru autentifikācija izmanto 3 veidus. Pirmais, tas ir kaut kas, ko tu zini, tā ir parole vai pinkods. Otrais, kaut kas, kas tev piemīt. Tas ir gan telefons vai arī kaut kāds drošības atsiega, tā kā tas te mūsu hard tokens, ko mēs uzspiežam vienu reizi, atcerieties, bija tas Svetbankas kodu kalkulators, kaut kāda līdzīga ierīce, vai arī aplikācija, kas mums ir gan mūsu kaut kādā ierīcē, kas var būt gan telefons, gan kaut kāds planšetnieks. Un trešais, kaut kas, kas tu esi, tie ir biometriskie dati, pirkstu nospiedums mums uz telefona vai arī Face ID. Bez šī otrā faktora uzbrucējs nevarēs piekļūt tavam kontam. 2-faktoru veidi un kuri visdrošākie. Tātad labākā metode ir, kas ģenerē unikālus vai ierobežotus kodus, piemēram, uz pāris sekundēm iespējamie, kurus ļoti grūti pārtvert, jo tie ģenerēs tavā ierīcē un mainās pēc dažām sekundēm. Populārākās tātad Assets, Google, Microsoft un arī citi. Fiziskās drošības iekārtas ierīces atsveigas YubiKey, TitanKey. Lai pieslēgtos, tās ir fiziski jāievieto USB, ideāli piemērots uzņēmumiem un augsta riska lietotājiem. SMS vai e-pasta kods diezgan vāja aizsardzība, bet diezgan ērti, bet nedroši, jo kodus var pārtvert ar šiem SIM-swap uzbrukumiem, vai arī, ja ļaundariem ir piekļuvi jūsu e-pastam, arī šo viņi var diezgan ātri pārtvert. Bet tas ir labāks nekā nekas, bet vēlams būtu izmantot autentifikācijas lietotni vai arī fizisku atseigu. Īsumā, kā ieslēgt 2-faktoru autentifikāciju populārākajos servisos, gan Google, gan Facebook, Instagram un arī citi. Ja vēlaties, varat sataisīt screenshottiņu vai arī pēc tam apmeklēt mūsu video un apskatīties, kā to var izdarīt. Mūsu piedāvātais risinājums īsumā arī ir Assets, ko mēs izmantojam katru dienu darbā un arī ikdienā. Tas ir Secure Authentications. Pievieno papildus 2-faktoru autentifikāciju, mēs to saņemam arī īziņas veidā, vai arī push paziņojumā telefonā. Lietojam kopā ar hard tokeniem, FIDO un arī citu.
Kāpēc klienti novērtē mūsu autentifikāciju? Asset Secure Authentication samazina datu nopūdes, viegli un ātri uzstādīt jūsu iekārtās, atbilst visām tajām tiesiskajām regulām, GDPR, VDR un arī citām. Varam redzēt, no kā tas sastāv, diezgan ērti un viegli uzstādāms. Viens drošības risinājums aizsargā vairākus servisus, gan arī iekārtas, pievieno šo papildus drošības svanīti jūsu ikdienas darbam, vieglas lietošanā un nerada papildus slogu šiem galvu lietotājiem. Redzam, kā tas izskatās arī iOS vidē un arī Android vidē, ka tas ir diezgan viegli uzstādāms. Divu faktoru labā prakse. Izmantojam autentifikācijas lietotni, nevis SMS. Ja iespējams, izmantojam arī fizisku drošības atsegu, saglabā rezerves kodus tādā drošā veidā un vietā, iesveic šos divu faktoru autentifikāciju visos svarīgajos kontos, gan e-pasts, gan banka, gan sociālai tīkli. Regulāri pārbaudam, kurš no šiem divu faktoru autentifikatoriem vēl ir aktīvs un atjauno savu drošības iestatījumus. Kāds ir secinājums? Divu faktoru autentifikāciju ir vienkārši, bet efektīvs veids, kā aizsargāt savus kontus no uzbrukumiem. Aktivizējam visur, kur tikai var to izdarīt, jo tas palīdzēs mums šo drošības latiņu paaugstināt drusku augstāk. Īsumā par publiskajiem Wi-Fi-iem neizmantojam viņus, jo ir risks, ka šos datus var pārtvert arī kaut kādi ļaundari. Un galvenie riski, tātad datu pārtveršana, haki var izmantot arī viltus Wi-Fi tīklu, kas izskatās ļoti līdzīgs tai pašai mūsu lidostai, kaut kādai kafejnīcai, kad mēs esam pieslēgušies šiem te publiskajiem pieejamam Wi-Fi-am. Hakeris visus datus var dabūt un pēc tam izmantot pret mums. Kā par to var izvairīties? Izmantojam VPN, lai šifrētu savienojumu un pasargātu mūsu datus. Pārbaudam tīkla nosaukumu, vai arī pieejam pie personāla, vai pārbaudīt, vai tiešām šis Wi-Fi, pie kura mēs pieslēdzamies, ir tas īstais. Nešifrēt savienojums. Daudzi publiski Wi-Fi neizmanto šo šifrēšanu, piemēram, atvērtie tīkli bez paroles, kā mēs varam izvairīties. Nekad neievadam paroles un finanšu datus, izmantojot publiskos Wi-Fius. Meklējam HTTPS vietotnes, kas nodrošina šo šifrēto savienojumu. Palīdz atvairīt šos pikšķerēšanas uzbrukumus, nepieslēdzoties tādām svarīgām vietnēm, tātad e-pastam vai arī bankai, un izmantojot šo divu faktoru autentifikāciju. Kaitīgas programmatūras izplatīšanai hakeri var izmantot arī šos publiskos Wi-Fi tīklus, lai izplatītu tālāk vīrusus, ļaunatūras un arī daudz ko citu. Kā mēs varam izvairīties? Ieslēdzam šo automātisko lejuplādi vai arī automātisko savienošanos ar publiskajiem tīkliem un regulāri atjauninam antivīrusu programmatūru, kas mums ir uz ierīcēm. Tātad, kā mēs varam īsumā sevi pasargāt, izmantojam VPN, izmantojam mobilos datus, ja mums vēl iespēja ir tas tā kā plāniņš mūsu simkartei. Atvienojamies no Wi-Fi tīkla, kad tas nav nepieciešams, ieslēdzam Wi-Fi automātisko pieslēgšanos nezināmajiem tīkliem, regulāri atjaunojam ierīci un lietotņu drošības iestatījumus. Secinājums: publiskie Wi-Fi tīkli var būt ļoti ērti, bet ir ļoti liels risks. Kas ir VPN un kāpēc mēs to izmantojam? Tas ir virtuālais tīkls, kas šifrē jūsu interneta pieslēgumu un slēp jūsu IP adresi, nodrošinot privātumu un drošību tiešsaistē. Kā darbojas VPN? Tātad tavs interneta savienojums tiek šifrēts, hakeri un interneta pakalpojumu sniedzēji neredz tavu darbību. Tava IP adrese tiek paslēpta, vietnes neredz tavu reālo atrašanās vietu, dati tiek novirzīti uz kaut kādiem serveriem, kas atrasties pavisam citā valstī. Galvenie VPN izmantošanas iemesli - tā ir publiskais Wi-Fi, ja mēs viņu izmantojam, vai arī daudz kas cits. Piemēram, mēs gribam pieslēgties tai pašai, tur Amerikai, paskatīties kaut kādus seriālus Netflixā, būtu mums tie vairāk atvērti kaut kādas filmas arī. Arī privātums un anonimitāte, interneta pakalpojumu sniedzēji un arī reklāmas uzņēmēji seko līdz tavām darbībām, VPN maskē tavu identitāti, neļaujot izsekot tavu pārlūkošanu. Arī geogrāfiski ierobežojumi, tas pats, ko es minēju, tas ir Netflix un arī daudz kas cits. Gribu skatīties arī ASV no Netflix, izmanto VPN vai arī BBC un arī citi sporta straumējumi.
Datu drošību un arī anonīma failu lejuplāde VPN var aizsargāt tevi, ja tu izmanto torrentus, ko mēs tā kā neiesakam darīt, jo tā ir tā kā pirātiskums. Drošai lejuplādēji izmanto arī VPN ar no-logs policy. Kā izvēlēties labāko VPN? Viņam jābūt drošam, viņam jābūt diezgan ātram un piemērotam straumēšanai un cena un arī uzticamība. Mēs arī iesakam ESETA VPN, ko jūs varat izmantot apmeklējot ESET.lv. Par to varat vairāk arī paskatīties, kas ir pieejams ESET Home Ultimate paciņā un kāds ir kopsavilkums. VPN šifrē tavu interneta savienojumu un arī aizsargā privātumu. Drošs internets publiskajos tīklos aizsargā pret izsekošanu un datu pārtveršanu. Ja jūs tiešām rūpējaties par savu drošību un privātumu tiešsaistē, VPN ir obligāts rīks. Vai tomēr īsumā pietiek ar šo iebūvētu antivīrusu? Es uzskatu, ka ne, jo Defenderis nevar aizsargāt pret visiem uzbrukumiem. Macam arī ir kaut kas iebūvēts, gan arī Androidam, un iOS tāda vispār pat nav, ir tikai tās te apstiprinātās programmas, kuras mēs varam lejuplādēt caur App Store. Kāpēc viņš tomēr nenodrošina līdz galam Defenders? Neaptur visas pikšķerēšanas, arī izspiedēja vīrusus, kas ir ransomware, un arī nultā dienas uzbrukumus. Nav papildus funkcijas, kas ir premium antivīrusiem, nav labākas detekcijas un reakcijas iespēju. Kad varētu izmantot šo papildus antivīrusu? Ja mēs bieži veicam kaut kādas lejuplādes vai arī vienkārši surfojam, izmantojam publiskās Wi-Fi diezgan bieži, ja glabājam kaut kādu sensitīvu informāciju, paroles, kartes datus, arī datorā, ja arī strādājam attālināti vai pieslēdzamies uzņēmuma sistēmām. Kāds īsumā ir secinājums? Ja mēs esam tā kā parasti lietotāji, varbūt pietiktu, bet ja mēs vienkārši daudz ko darām internetā, mēs iesakam kaut kādu labāku antivīrusu, arī iesakam ESETu. Ja vēlamies pilnīgu drošību, īpaši pret pikšķerēšanu, izspiedēju vīrusiem un uzbrukumiem, labāk izvēlēties kādu papildus antivīrusu, labāk būt drošam nekā nožēlot, jo principā ieguldot 1 eiro savā drošībā, viņš atmaksājas 2-kārt. Un tas īsumā no manas puses būtu viss. Vai jums ir kādi jautājumi, droši varam uzdot mūsu čatiņa sekcijā. Ja tomēr nezināt, kādu tagad jautājumu uzdot, varam vienmēr uzdot arī Q&A sekcijā, pēc tam es mēģināšu uz tiem pēc iespējas atbildēt. Zinu, laikam informācijas bija diezgan daudz, bet mēģināju pēc iespējas tā īsāk pastāstīt un kodolīgāk, lai mēs pēc tam zinātu, ko mums darīt internetā un kādas briesmas sniedz internets arī ikdienā. Ja tomēr jautājums nav, tad paldies jums par to, ka šodien bijāt. Un gaidam, kā vienmēr, jūs nākamajā ceturtdienā. Ja ir kaut kādi jautājumi, droši raksta mums uz e-pastiņiem, uz info@notbaltics.lv. Tas pats arī ESETam varam rakstīt un atbalstam, un arī man personīgi. Un tad novēlu jums jauku dienu!